Nu ko, atkal kaut kāds sestdiena, atkal būs bezjēdzīgs vlodziņš. Es īstenībā gribēju kaut ko foršu nofilmēt, nu kaut ko struktūrizētu, bet tā kā man pazvanīja čoms un teica, ka jābrauc uz laukiem palīdzēt talkā, nu tad mēs tur šodien brauksim un padarīsim kaut kādus lauku darbus. Jā, šis te rīdznieks arī šādi tad dara visādus lauku darbus. Nu, kas man tad dēļ modina? Bišķiņ pastrādāsim, bišķiņ padedzināsim kociņus, krūmiņus, paraksim, pazāģēsim un tā atpūtīsimies. Tie fantastiski skaistie lauku darbi, kur tu vari kaut ko graut, laust, dedzināt, un tie forši. Nē, es esmu priecīgs, ka atnāk ciemotā, jā, jākrāmē kaut pusīt. Es baigi priecīgais par to. Nu ko, braucam? Braucam. Braucam. Strādāt lauku darbus. Pirmais uzdevums ir izdomāt, ko dedzināt, jo mēs visticamāk dedzināsim diezgan daudz lietas. Kūls dedzināšanas video šis būs? Es ļoti ceru, ka kūls dedzināšanas video šeit te ienāks iekšā. Pie ūdens jākāpj. Tur es noģinu. Domā, nebūs augsts? Būs. Ka būs diezgan augsts. Spinningot gribēju. Vajadzēja paņemt maršus. Tas jau ir pofīgi. Kur tā gauja ir? Šī ir gauja. Nu jā, bet kur mēs esam? Nezinu, kur tu atrodies? Starp Gulbeni un Smilteni. Starp Gulbeni un Smilteni? Jā. Tur tā gauja ir. Vērsiņ to priekšā. Redz. Labi. Šitās te strādās? Jā. Nē, man gan vajag pārģērbties. Es esmu pārāk pozitīvi saģērbies. Man ir šortiņi, smuks prekliņš, svaigs. Nē, man jau šitās. Un tagad man vajag uzvilkt kaut ko ērtāku. Un ko var sasmērēt? Pūm, treņuškas. Hudijs, ko var izmest miskastē, un tagad jāpastrādā. Pirmā lieta, kas mums ir jāizdara, tas ir jāiznes leduskapis. Tā vienkārši kaut kur arī liepties tajā istabā. Tā lai... To šeit izņemt ārā? Protams. Otrs sanāca tik gudri. Atcēl viņu augstu. Un tā durvis... Nē, viss. Jā, nu mēs jau teicām, ka plauziņš iznācis. Es teicu, ar projektu vadītājiem būtu visvieglāk. Paigi, viņam tā gribēs, es pašam kaut ko padarīt. Nē, es padarīšu, bet vienkārši te kurs te iespaudīšot. Jūs te 3 nesat leduskapis, ko man uz 4. teikt. Nu ko, mēs esam vienā gabalā. Mēs neesam galīgākie Rīgas plānā galdiņu urbēji. Office Plankons. Nu, fine, no viss. Pagaid. Pagaid. Bišķi priekšu vēl vajag. Nu, pastrādāt ir. Magājais darbs izpildīt? Protams. Palic. Tagad Kā mēs varam automatizēt šo visu? Automatizēt grūti šo. Bet tagad palicis blutišas sadedzinātajā uzkrāpes, cik smuki dara, kurās. Nebūs šidais. Kā tu ņaiti? Zelta spēku. Nervās, man? Davai, parādi. Iedomā, pafilmēs. Davai. Wow. Rudolfs Gobnieks kā nekā. Ej, tu nost. Jā, bet šis ir arī darba zirgs tomēr. Dievs kalns! Cik tāda mājas ir? Ej, tu nost, cik smagi mājas. Cik tie mājas kopā ir? Nezinu. Es redzu 2. Tur, no turienes būs jānes. Dievs. Cik viņam ir? Nu, nezinu, sotak. Vairāk, smagi vairāk. Sotak var īsti mierīgi. Un tur vienkārši uzsver. Nē, vienkārši cēlē roku. Palīdz. Galvenais muguru neizmantot. Uz turienē jāiznes. Nu, vienkārši metru. Viņš spēcīgs tu.
Es domāju, ka maisa neizturēs. Nu nevar šitā. Šis ir vieglāk vai smagāk pa leduskapu? Vieglāk. Vieglāk? Jā, neredz tādu vieglāk. Ja tā ķeriņa, tad jau viss ir. Nu, mājas sanes, kas jādara? Aliņš jāiedzer. Aliņš jāiedzer, tā ir pareiza atbilde. Viss šitos darbs. Kā mēs varētu gudrāk viņus nest? Ar tačku gan jau salikt virsū un tad aiznest. Es varētu pārtapt no vietējo Kardashianu kaut kādu to te... Realitātes šovu. Realitātes šovu uz piķu pamaz. Vai One Night in Paris. Tas man patīk kaut kā. Jādomā par izstrādu, bet tas ir progress. Cilvēks bija domāts, lai darītu kreatīvu darbu. Tas gan iet uz tā diezgan mīkstu iešovi. Tā, zārs esam aiznesuši līdz ugunskuram. Jānozāģē iet kaut kādu vienu tur kociņš un laikam vēl tūlītās vēl jānāsā visādi sūdi. Tā ir. Uzvilks, normāli uzvilks. Protams, ka uzvilks. Varbūt nē. Stulbēt kurnījumu. Jā, ejiet triem. Nav tik viegli. Cik žām jāliek tas? Tā nav 2 metrīgo? Tas gan īstenībā. Svajies. Tā ir viens darbs, pie kur es nezinu, kā mēs tiksim klāt. Tā, nākamais darbs ir viss šito te, kas ir nokrits, salikt iekšā ķerrā. Un tie ir aizgājuši un pasmējušies pa manīm. Lauku darbu. Rīgas pilsētnieki atbrauc uz laukiem un vienkārši miskasnieki. Bet mēs uz tam visam pieejam gudri. Nu, tu vari sev pievilkt, es sev nevaru. Nu, ej tu nost. Nu, es saku, nevar vairs kaut kā uzkāpt. Es saku, nevar. Ej! Jā, tu trenēties. Vienalga, ja es tevi izblamēju video, es sevi varu izblamēt. Labam. Tas iesprūts. Nu kā pa augstāk? Nu, davai. Hop! Hop! Oi! Oi! Labi? Protams, nu tā jau tik traki. Nē, ja tu svēr tā kā es te būtu traki. Jā, tas gan jā. Pa, tu pievienojās. Viņam motivācija. No! Kā tu uzkāp? Stefan! Ir. Ir! Bet man bāls to augstumu. Es augstāk negribu. Ar kā lejā tik? Nu, rau! Ir! Tāpat kā es. Es nepareizi, es vienkārši biju aizmetis kā kokā, jā. Es to sapratu tagad. Tā bija tehnikas kļūda, nevis fizuks. Bet pagaiši, to līdz vajag nozāģēt. Nē, to tur tālāko. To maziņo? Jā. To jau var paņemt. Paņem. Davai, rītnieki! Pujakā! Rīdznieks. Rīdznieks.
Kociņš vairs nav? Kociņš vairs nav. Ļoti labi palīgi ir, ļoti labi kompanionu uz aliņu dzeršanu. Viss tā kā vajag. Cik sanāk, kā aliņu stundā maksāt? Es teikšu godīgi, mēs esam vairāk aliņu dzērā nekā strādnieki, iespējams. 3 darbs esam izdarījuši, 4. Izsākīs, principā, pilnas Mēs dienas. jau tādā atpūtniekam. Nevienā brīdī negribēju kapāt šeit. Jā. Šis ir tas, kāda ir vajadzīga pavadīt sestdienas dienu. Skaists laiks, garšīgs āliņš, pasēdēt, pabazarēt, papļūtīt bišķi par kaut kādiem wannabe taizemes braucieniem. Ļoti optimāli. Primitīva tehnoloģija primitīvā. Pirmais mūsdienu ritenis. Aldi neizbasījām galīgi, tā kā visu. Nē, tas mēs vēl neesam pārliecināti, mēs Aldi izbasījām, vai ne? Domāju, ka viņš ir tāda baigi klusi tur nāk, bet viņš īstenībā dziļi sirdī ir neapmierināts, ka mēs esam tādi pļēguri. Rīznieki atbraukuši. Es domāju, cik mēs daudz labāk varētu kaut ko visu izdarīt, ja mēs nebūtu dzēruši aliņus. Mēs būtu tik daudz Domāju, ka mēs, ja nevarētu dzert aliņus, mēs šeit nebrauktu. Tā ir vēl viena tāda lieta, ja mēs nevarētu dzert aliņus, mēs šeit nebrauktu. Jums būtu tikai jārukā. Tas ir balsais? Jā, viss beidzās. Tālūk, ļoti labi pavadīt dienu ar saviem draugiem. Ko mēs izdarījām, arī savācāmies, apstājāmies, kā nesam gultu busiņā, ienesām iekšā leduskapi, atbraucām stejienu, protams, pa ceļām tika izdzērts ļoti daudz aliņu, un tad, protams, visu dedzinājām, nesām visu, ko varējām nodedzināt. Kā jau es teicu, gribēju nofilmēt pilnīgi citu video. Pa lielam vēl viens bezjēdzīgs sestdienas vlogs, bet, ja jau esi ticis tik tālu, paldies, ka skatījies, un tad jau tiksimies līdz nākamajai reizei. Paldies!